profesoru, kurš nodarbojas tieši ar motivāciju, interešu un motivācijas jautājumiem, jo Latvijā viss ir tikai atdarinātāji. Un līdz ar to tādu dziļu izpratni par šīm interesēm un motivāciju, nu, būtu vēlams katrā ziņā, ka viņi būtu lielāki. Tātad, kas notiek? Teiksim, izzināšanas interesi ir it kā nesautīgi. Jā, šeit neiet runa par to, ja to izdarīs, tad dabūs 5 lapus. Vai cik? Bet tātad viņam ir iekšēji interese, kas būs tālāk. Kad jūs lasat, teiksim, detektīvu, tad viņš ir galvenokārt uz to vērsts, ja? Uz šo jautājumu. Kad visu laiku viņš tiek būvēts tā. Lai būtu interesanti tas, un tas nozīmē, kas tur notiek. Nē, tur vajadzētu paskatāties, tur paskatāties vienkārši tur ekrānā, tad jūs redzēsiet, kas tur. Un noregulējiet tālāk. Nu jā. Tātad, es zinu, ka man pašam bija tā, ka savā laikā pusauģu gados, kad es paņēmu grāmatu, un vakarā sāku lasīt, un no rītus pabeidz. Jo es nevarēju no viņas atrauties. Nu, lūk, tā ir arī izzināšanas interesi. Un tātad, ja mums attiecīgā priekšmetā ir šādi interesi, tad tas ir tas benzīns, ar kuru mašīna kustās. Un nav tā benzīna, un mašīna stāv. Kaut gan dikti jauka un labi, un ir lieliski izreklamēti, ja? Un patiesi labi. Bet benzīna nav nekustās. Līdz ar to, tātad, katram izpētes autori, tātad to var attiecināt uz katru izpētes veidu, formu, un viņi tātad vienmēr meklē un vienmēr izdomā arī kaut ko radošu, ja? Nu, paņemsim atkal to pašu grāmatu, piemēram, ja? Jūs lasat grāmatu, un jūs izejot no personiskās pieredzes, jūs arī veidojat savus darbīgos tēlus, kas un kā notiek, jūs iztēlojaties to, ja? Nu, lūk, tā ir veidot, tas ir tā radošu darbība, principā. Tātad tas, ka šodien nelasa grāmatas, tas ir tas ir liels šķērslis, un būtībā ar šiem mūsu daudzvietas nodarbībām mēs varam daļēji to kompensēt, jo būtībā galvenā īpašība, ko mēs cenšamies attīstīt, ir prasme darboties prātā. Tātad, bet kā to ir panākt? Tātad, lai izzināšana kļūtu aktīvāk un nostiprinātos, tātad piemērs ir jārada intrīgā. Jā, tātad, šeit gudi, kas ir pateikts, ja ir problemātisks izklāsts, tad mēs neskam visu jā, tur bija tas, bet interesanti, kas tur būs aiz tā. Un kāpēc viņš tur dara tā? Atkal tie paši detektīvi ļoti labi var paskatīties, kā tās intrigas tiek risināts. Nu, būtībā viss klasiskā literatūras nodas. Nu, un tas ir svarīgi vēl nākošais, ja? Kad, kāpēc tā problēmai jābūt svarīgai? Un jābūt svarīgai, un ka viņi dos labumu, viņu atrisinās. Ja? Jūs redziet augšā, kad ir it kā izzināšanas interesi ir nesautīgi, tikai daļēji. Jo, ja jūs neparādīsiet, kāds labums viņam būs no tās daļas, ko jūs viņam piedāvājat, ja, tas neinteresē. Viņš jau varbūt, cik jūs esat liela un tā, viņš jūs paklausīsies pieklājīgi. Sirds dziļumos viņš pa vienā uz iekšā, pa otrādā.
Tātad šeit ir ļoti svarīgi, kas visā šeit mūsu darbībā nesteigties. Kaut gan šeit ir divas lietas vienmēr. Ja mēs nesteidzamies, tā lieta kļūst garlaicīga. Ja? Tāpēc mums ir divi ceļi. Ja? Mēs dažādojam kaut kādā veidā tās formas un pakāpeniski ejam arvien sarežģītāk, bet mums visu laiku jābūt ļoti uzmanīgiem, vai nekļūst tik sarežģīts vai nesarežģīts, ka nespēj to izdarīt. Varbūt es došu tādu, ir ļoti raksturīgs modelis, teiksim, būtībā laikam Vigotskis ir viens no pirmiem, kurš to saka, tuvākās attīstības zonu, ziniet, tātad ir aplis, ja, un tātad, ko bērns spēj izdarīt pats, un ko viņš spēj izdarīt tikai pieaugušā līdzdalība, ja. Tātad, mums ir principā, ja mēs runājam par interesi, par un tālāk par motivāciju, ja, tad, lūk, piemēram, ir uzdevums. Ir viens uzdevums, teiksim, Daberķu, ko viņš ir spējis atrisināt. Un ir otrs uzdevums, kas viņam jāatrisina. Abos viņos ir viens un tas pats paņēmiens, bet pozīcijas ir atšķirīgas. Ja mēs noliekam šīs abas pozīcijas vienlaicīgi uz galviem, tai atrisinātai pozīcijai nav nekādas vērtības. Viņi vispār neievēro. Tad viņš var atrisināt, neizdodas. Tātad šajā brīdī mums jāskatās, kā tas process notiek. Mēs nedrīkstam arī aiziet līdz tai līnijai, ka vārdskotais kurs viņš saka, to es nevaru. Tas uzdevums nav atrisināts. Tur nav risinājumu. Mums, ja viņš jau aiziet līdz tai līnijai, tad atkal tas priekšapteikums nedarbojas. Jo viņam jau ir iekšā noskaņojums, tur neko nevar izdarīt. Tātad, kad viņš tuvojas tai nespēja kaut ko izdarīt, ja, tad šajā momentā mums jāiekļaujas. Mums jādara, vai jāuzrāda, teiksim, šī pozīcija šajā brīdī, nevis sākumā, ja, kā reiz paskaties, tur to atrisināja. Un šeit tagad tas pats. Un tad, kad viņš ir iedziļinājies jaunā uzdevumā, un jūs tad viņu tā papikstiet, ja, ar šo otru uzdevumu, ja, tad viņš spēja atrisināt. Un principā jau visu laiku, tātad mums viss šī virzība uz to, ka mums ir kaut kāds aplis. Un uz robeža vienmēr ir tas, ka audzēknis saka, ka tas nav iespējams. Es to nevaru. Un tad visu laiku, un tai pašā laiku mums ir tālāk kaut kādi mērķi, ko mēs gribam sasniegt, vairāk mēs nekā audzēkņi. Un tad visu laiku mums viņam jārāda tā pārliecība, tā iekšējā noskaņa, ka tas, ka es šodien nevaru, tas nenozīmē, ka rīt es nevaru. Lūk, un ja tātad viss tas kopā rāda šīs izzināšanas interesi. Šeit ir principā par šo tēmu ir sarakstīts vesels kalns drāma, bet es pats tos divās rindkopā šeit izklāstā. Tātad, kur ir tātad, teiksim, konkrēti Dabertē, tātad mums ir kaut kāda pozīcija. Un tātad mēs redzam no sākuma bērni neredz, ka jāsit. Pirmā problēma. Tātad pēc tam jau mēs ieraugam, ka viņi jau sāka redzēt to, ka jāsit ir.
Tad nākošā problēma, kuri vismazāk papildus ierobežojumi, ir kombinācijas, jo pretiniekam ir jāsit obligāti. Līdz ar to viņam nav variācija. Mums nav šajā brīdī jānodarbojas ar minēšanu, ko pretinieks darīs. Mums nav jācenšas viņu atšifrēt. Mēs jau zinām, ko viņš darīs. Lūk. Tātad, nu, tad nāk jau tālāk virzoties uz priekšu, kad ir, teiksim, nu, ko es jau jums stāstīju pagājušajā reizē, tas saīsinājums UKā, jā, tātad klusais gājiens, bet viņš jau ir reglamentēts uzbrukums, jā, tad uzbrukums neaizsargā tam pretinieka kauliņā, un tā kā tas viņa aizsargās, vārds, ko tad ir kombinācija, jā, teiksim, tātad tas jau ir nākošais, un tā tālāk. Tātad, lūk, šī iespēja uz Dambergas galdiņu pakāpeniski šo iespēju atklāšanu un izvērtēšanu ir, tātad, tas ir tas, teiksim, noteikti līmeņa apūšana. Izrādās veids pozīcija, kurā līdzšinējies visi šie paņēmieni neko nedod. Tātad ir strukcēs. Tātad mēs varam teikt zaudējums. Bet treneris saka, ka tur ir uzvara. Jā, tas paliek. Tātad šeit mums ir jāpaceļās uz nākošo sarežģītības līmeni. Teiksim, ņemsim piemēram, tādu vienkārši piemēru. Tātad mēs padodam kauliņu, viņš nosit un mēs nositam divus. Viss kārtībā, jā? Vārdstot. Bet tagad izrādās, ka mums ir, teiksim, traucējuši pretinieku kauliņš, mēs viņam padodam savu kauliņu, tu izsit ārā, veidojas sirds, un mums jāatkal kombinācija. Bet pēkšņi izrādās, ka ir savs kauliņš, kas traucē. Ko nu darīt? Un šajā līmenī, tāda vienkāršākā līmenī, risinājumu nav. Mums ir vajadzīgs spēles laiks, vēl viens gājiens klāt. Kad mēs padodam savu kauliņu, sist, pretinieks nosit, tam savam traucējošam kauliņam. Un tas, kas ir, lūk, viņš izbrīvo to lauciņu, kas mums ir vajadzīgs. Nu, un tālāk jau, jūs redzat, ir tātad šī svarīguma nosacīšana, to jau es runāju, secināšana, jā, darbības plāna veidošana, jā, nu, tas ir tie augstākie bloki, jā, ka mēs jau spējam plānot savu kustību, savu spēlēšanu. Nu, un ir tātad, teiksim, šīs izzināšanas interesi ir 3 grupas. Pirmais ir bezveidīga interesi, jā. Nu, principā, viss noteikti raksturīgākais ir atkarīgi no situācijas, jā. Nu, piemēram, sarīkoja Dambergas turnīru klasē, un tātad, nu, visiem tas ir interesanti tajā momentā. Un tagad uzdod jautājumu, nu, kurš grib nodarboties ar regulāri trenēties Dambergā? Visiem rokas gaisā. Nākošā dienā tas viss ir sen aizmirsts. Lūk, tā ir tā bezveidīgā interese, jā? Ir plašas intereses, jā? Bet viņi tiešām daudz kas interesē, un viņam jau ir iestrādāts mehānisms, kā to interesantumu pamanīt. Un tad viņam ir, teiksim, nu, jūs varat uzdot jautājumu tādu, kādu priekšmetu tev vislabāk patīk, jā? Vienlaik bija tā, ka 100% gandrīz, ka vislabāk patīk sports, jo tur ir kustības, tur ir darbība, jā? Nu, teiksim, šobrīd tie, kas izvēlās Dambergu, piemēram, viņi saka, ka viņus matemātika interesē. Jā? Tātad vēl ir kas, jā? Un parādās daļa brīvā laika, un šeit parādās atkal kompensējošai mehānismi. Piemēram, ja mēs skatāmies pēc profesijām, jā? Tā kā arhitekti, piemēram, ārsti un tam līdzīgi, jā? Viņi aizraujas, viņiem ir hobijs mūzika. Tātad, vajag kaut ko citu. Un lūk, šajā brīvā laikā, tad mēs meklējam šo citu.